Griezto ziedu tirgus attīstās un aug. Šī informācija arī ir publiski pieejama. 5% gadā, apmēram 50 miljārdu liels tirgus visā pasaulē. Mēs šodien piezvanīsim dāmai, kuru vada lielāko ziedu vairumtirdzniecības bāzi. Tā ir Ilze Mača. Kaut kas unikāls, kaut kas foršs. Es neesmu redzējis pasaulē nekādu šādus te piedāvājumus. Ka rekur ir piegādātāji, kas ir gatavi jums piegādāt, rekur jums ir altums, kas ir gatavs arī finansēt. Tā ir milzīga iespēja jebkuram spēlētājam vienkārši paņemt tirgu. Labdien, mans vārds ir Viesturs Meikšans, un šis ir podcasts 1000 biznesa idejas. Šis nav vienkārši kāds mistisks apaļš skaitlis, bet gan konkrēti šī podkasta uzdevums padalīties ar jums ar 1000 biznesa idejām, kuras varētu īstenot Latvijā. Es pēc būtības esmu krājējs. Man ļoti patīk krāt visādas lietas, man patīk krāt idejas, pat vairāk nekā par lietām. Es krāju arī dažādas izrāžu idejas, es krāju savas kultūras pieredzes, atsevišķos pierakstos un grāmatās, un tāpat es krāju arī biznesa idejas. Man ļoti svarīga ir Latvija. Ja, šīs podcasts būs latviešu valodā, latviešu auditorijai. Es gribu, lai mēs dzīvojam plaukstošā, labklājībā, lai Latvija būtu tiešām vienreizēja fantastiska vieta, ne tikai no kultūras aspektiem, bet arī no ekonomiskiem aspektiem. Un es gribu padalīties ar savu mikroskopisko devumu, lai Latvijas ekonomika, Latvijas sabiedrība spētu plaukt un zelt. Un iespējams kāda no šīm te idejām, kuru mēs šajā podkastā analizēsim un dalīsimies ar jums, varbūt tieši kādam no jums būs tā īstā ideja, kas dos jums iespēju izveidot savu uzņēmēju darbību, savu biznesu. Iespējams, šis biznes būs kaut kas arī liels, kaut kas fantastisks, kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs un varbūt pat aizkustinošs. Un ja kaut vai viena no šīm te biznesa idejām realizēsies, tad šī podkasta uzdevums būs paveikts. Tāpēc piesakojiet šim te podkastam, nepalaižiet garām nevienu ideju, jo iespējams tieši jūsējā izskanēs tieši nākošajā raidījumā. Kas tad ir Latvijā par situāciju? Principā sāksim ar to, ka griezto ziedu tirgus attīstās un aug. Ja šī informācija arī ir publiski pieejama, mēs to ļoti labi zinām un redzam. 5% gadā apmēram ir prognozes, ka šis te tirgus attīstīsies un aug. Tas ir apmēram 50 miljārdu liels tirgus visā pasaulē. Un Latvijā apmēram šis rādītājs varētu būt apmēram 20 līdz 30 miljoniem. Protams, ka tas ir salīdzinoši liels tirgus priekš Latvijas izmēriem. Ziedi vienmēr mūsu kultūrā ir ļoti pieprasīti, mēs tos dāvinam, un mēs arī, protams, arī redzam uz ielām šie te saucamie brick and mortars veikali, šie te klasiskie veikali ir pietiekami daudz, arī online veikali ir pietiekami daudz, bet mūsu uzdevums būs atrast nišas, atrast iespējas, kā mēs varam ieiet šajā te tirgu un nogriezt vienu mazu gabaliņu no šī te, kā sacīt, tirgus pīrāga un atstāt sev. Mērķis būtu tāds provizoriskais izdomāt tādu konceptu, ka mēs varētu apgrozīt apmēram 1 miljonu eiro gadā. Kas būtu jādara? Paskatāmies, paeksperimentējam un iesūtiet arī savus komentārus, rakstiet savus komentārus, kur jūs man piekrītat, kur jūs kļūdaties, kur es kļūdos. Iesūtiet man arī savus komentārus, kur jums liekas, iesūtiet arī savas idejas, arī komentāros un šajā raidījumā arī paprasīsim arī daudziem citiem profesionāliem ekspertiem no ziedu industrijas, kas tad varētu būt tas potenciālais veids, kā mēs varētu tikt uz priekšu. Protams, kad ir Latvijā, protams, ka bija tie fantastiskie 90. gadi ar ziediem, kur ļoti daudz cilvēki uzvārījās, uzbūvēja 3-stāvīgas, 4-stāvīgas ķieģeļu mājas, kuras vēl joprojām ir redzams tā saucamās ziedu mājas. Tāda ziedu spekulēšana notika uz nebēdu. 90. gadi vispār bija fantastiski ekonomikas džungļi, kur iespējas bija ļoti, ļoti daudz. Patiesībā šis varētu būt ļoti foršs un tāds interesants tirgus, kur ir diezgan mazas minimāls prasības vai nepieciešamības, lai jūs varētu tur tikt iekšā. Šajā tirgu nav nepieciešamība īpaša kvalifikācija vai zināšanas. Jums varbūt būtu vēlams iziet floristikas kursu, ja jūs gribat būt floristi, bet jūs gribat vienkārši būt uzņēmēji, tad jūs varat arī mierīgi iztikt ar savām esošajām zināšanām. Nekādas licences nav, līdz ar to arī salīdzinoši viegls ir mehānisms, kā mēs varam iekļūt iekšā un kļūt par dalībniekiem šajā konkrētajā tirgu.
Kas man paši personīgi interesēja, tas, kad ir kādi vispār ir top 3 ziedi pasaulē, tas ir rozes, tas ir dominējušas pasaulē, rozes ir numur 1, un ka pārsvarā visi rozes, kuras mēs pat redzam arī Rīgas veikalos, nāk no Kenijas, kas ir diezgan interesanti, bet arī loģiski, tāpēc, ka tur ir tie nepieciešamie apstākļi, lai varētu izaudzēt rozi, kuras cena varētu būt arī 15 centi, tad, kad viņi iepērk vairumtirgotāji no šīs te biržas, kas atrodas Holandē. Nu, lūk, un pēc tam otrā vietā mums ir neļķes, un trešā vietā mums ir krizantēmas. Es teiktu, Latvijā varētu būt arī vēl lilijas, bet, katrā ziņā šis te top trīnieks ir diezgan stabils un diezgan nemainīgs. Es viņus varētu saukt arī par tādiem kartupeļiem free, kur visiem garšo, visi tās saprot šīs te puķis. Mums nav nekādi pārsteigumi, mēs tomēr Latvijā esam diezgan konservatīva sabiedrība, mums vajag vienkārši klasika, saprotu, kas tas ir, māku nosaukt un lūdzu. Tas puķu tirgus pasaulē arī ir diezgan interesants, jo 2/3 no visa tā, kas tiek apgrozīts puķu tirgu Eiropā, un Eiropa ir lielākais tirgus vispār pasaulē, iet cauri Holandi, iet cauri lielāko biržu, un šajā te biržā visi puķu audzētāji tā kā piegādā savu preci, un pēc tam šajā te biržā tiek noteikta cena par puķiem. Puķu audzētāji nekad nezinās precīzu cenu, viņi, protams, var vēlēties kaut kādu, bet vienreiz tā var būt 2 lielāka nekā tu vēlies, un vienreiz tā var būt pa nulēm, varbūt arī zem jūsu pašizmaksas, tādas situācijas arī var gadīties, un vienas dienas laikā tiek principā nopārdots viss krājums, kas tiek piegādāts agri no rīta vai naktī. Un uzreiz automātiski tiek aizvests uz visām pasaules malām. Un arī tā pati sistēma arī, cik es saprotu, darbojās arī Latvijā. Mums ir viens liels ziedu vairumtirgotājs, kurš iepērk tieši no šīs te biržas. Biržā īsti jūs nevarēsiet startēt, ja jūs neesat vairumtirgotāji vai jūs neesat licenzēti, bet ja jūs gribat vienkārši tirgot ziedus mazumtirdzniecībā, tad patiesībā jums neko nevajag, jums vajag tikai zināšanas, prasmes un viltību, kā varētu iekļūt šajā te konkrētajā tirgu. Lūk, tad ķeramies klāt. Pirmā lieta, par ko mēs varam parunāt, ir pirmās iespējas, kā mēs varam ielīst iekšā šajā te puķu tirgu Latvijā, ir pats produkts, kā mēs varam diversificēt un atrast veidus, kā strādāt ar pašu produktu. Un šeit patiesībā ieejot iekšā tādās Latvijas mājas lapās, mēs vienkārši varam ierakstīt iekšā Googlā ziedi, un mēs varam redzēt uzreiz, kas mums ir sponsori, mums ir Funflowers, viņi strādā tad ar Google Ads, un mums ir Rīgas ziedi parādās kā pirmais veikals, mēs varam iet iekšā apskatīties, kā apmēram izskatās klasisks Latvijas ziedu pārdošanas online veikals. Ja godīgi es jums teikšu, visi pārējie izskatīsies diezgan līdzvērtīgi, cenas apmēram no 30 līdz 60 eiro pār pušķiem, jā, tāds tas izskatās, ziedu veikals, ziedu piegāda Rīgā un Latvijā, arī jums ir pušķi, šeit ir 80-65 eiro par pušķiem. Nu, lūk, un tas, kas krīt acīs, ka patiesībā tas piedāvājums ir salīdzinoši vienāds, tāpat kā jau es jau minēju, ka kartupeļu free mums visiem vajag saprast, kas tas ir, šeit ir dominējoši rozes, šajā konkrētajā veikalā te ir peonijas, lefkojas, lilijas, tur aiziet jau flokši, bet katrā ziņā pirmās 5 bildes ir saistītas ar rozēm, pēc tam mēs aizējam uz magnolijas zieds, numur 4 meklētājā, tur mēs redzam smuku dāmu, kas ir arī tādu pušķu ieskauta, te ir cenas arī no 60 līdz 116 par dažādiem pušķiem, un rozes, visādās krāsās, visādos veidos. Jā, protams, ka Latvijā tā ir klasika, ja jūs gribat uztaisīt ēdināšanas uzņēmumu, jums ir jādomā, kādās dažādos veidos jūs kartupeli mācēsiet pagatavot, un iespējams, kad arī puķu biznesā ir kaut kas līdzīgs arī par šo tēmu, kādā veidā jūs varēsiet rozes iepakot un pasniegt dažādos veidos. Bet tā nav vienīgā iespēja, protams, ka tas būtu jāņem vērā.
Mums, protams, kad ir daudz dažādas vēl nišas, kuras vispār, manuprāt, Latvijā vēl nav vispār bijušas un eksistējušas. Jūs varat uztaisīt veselu veikalu konceptu, kas ir tikai par wildflowers buķetes. Ja? Tad ir kaut kādas vai nu meža puķes, vai nu ejam uz kaut kādu tādu mežonīgo estētiku. Varbūt arī minimalistiskais vispār veikala koncepts kā tāds, kur jūs vispār strādājat tikai tādā minimalismu formā, bet šis vairāk izklausās kā tāds vairāk kā mākslas koncepts, tas nebūs vairāk tāds masu produkts. Tā varētu būt drīzāk, es redzu to kā tādu mazu nelielu segmentu jūsu puķu veikalā, kur jūs varat arī atsevišķā landing lapā izveidot šo te minimalistisko buķešu, kas sacīta ekspozīciju. Tad varbūt arī tropiskās puķes, labi sukulenti, tas ir bišķiņ kaut kas nedaudz savādāk, bet, principā arī jums varbūt vesela atsevišķa nozare, segments jūsu biznesā, kas ir tikai saistīts ar šo te vintage puķes, sausās puķes, ēdamās puķes, vispār, man liekas, Latvijā neeksistē šāds te žānrs, šāds te formāts, kas paver arī iespēju sadarboties ar kafejnīcām un restorāniem, arī veidot šāds te meistara darbnīcas, ir ļoti daudz speciālas puķu zortes, kuras paredzētas ēšanai. Un jūs varat uzdāvināt ēdamu puķu pušķi. Man liekas, ka ļoti interesants foršs produkts. Es domāju, ka ja viņi labi forši iepakotu un nomarketētu, varētu arī diezgan labi varētu aiziet. Lūk, un arī valkājamās puķes, ziedu virtenes, kas ir vairāk nāk no tāds, varbūt, Indijas kultūras. Es pats esmu savā laikā uzdāvinājis tādu ziedu virteni. Tas, ka tu vari nēsāt uz sevis ziedus, tas ir arī, man liekas, wow, tas ir ļoti, ļoti forši, un tai dāmai ļoti patika, un tika fotografējās visu laiku nepārtraukti. Lūk, tas ir tādas mazās nišu lietas, kā mēs varam diversificēties. Protams, kad jums ir jāpatur prātā šis te top trīnieks. Tad ir nākošā lieta, kas ir ļoti, ļoti būtiska, ir vāzes, un patiesībā vāzes var kļūt par vienu no jūsu tādiem biznesa ļoti būtisku peļņas avotu, ja tīpaši, ja jūs izveidojat tādus dizaina puķes, ļoti skaistas puķes, kas ir integrēts tieši attiecīgās krāsas vai formas vāzē, un tā vāze var maksāt daudz vairāk. Tas pats princips, kas ir restorānos, kad restorāni pelna uz dzērieniem, ziedu tirzniecībā jūs patiesībā varētu pelnīt tieši uz vāzēm, bet tad jums arī ir jāpiedāvā un jāiepakotas tādā veidā, ka jūs klients to redz uzreiz vienkārši. Viņam nav divu domu, ka tas ir komplekts, ka tas jāņem ir kopā, to nevar ņemt atsevišķi. Tad ir nākošais ir tāda niša, ko darīt ar puķiem, kuras netiek pārdotas, tad unsold flowers, tāds segments, un, protams, ka tā ir viena iespēja, kur jūs varat iet tālāk jau ar sausajiem ziediem un strādāt ar sauso ziedu segmentu. Tālāk ir super tiny bukets. Patiesībā tas ir tāds virziens, kas Ņujorkā bija pirms gada vai 2 gadiem diezgan aktuāls. Tas nebija saistīts ar ziediem, bet tas bija drīzāk saistīts ar pārtikas brandiem, tādām šokolādītēm, kurām mēs esam pieraduši, kādās izmēros varētu būt, piemēram, Karl Fazer šokolāde vai, piemēram, Twix, jā, apmēram kādos izmēros. Un šis te minimalistisko brandu koncepts, viņš piedāvāja mums zināmus brandus samazinātā izmērā, formā, iepakojumā. Un viņiem bija arī tādas tā kā dāvanas kastes, kurās bija ļoti daudz dažādi brendi, arī super mini smaržiņas, arī kaut kādas ēdamās lietas, tur ievārījums tādās super mazās burciņās. Un tas viss izskatījās diezgan amizanti un interesanti un aizgāja patiesībā ļoti, ļoti forši un vienkārši bija labi rezultāti šim te tiny konceptam, mazo minimalistisko lietu konceptam. Un kāpēc, lai nebūtu arī tieši puķu nozarē šāds te minimalistiskais koncepts, kur ir super maza buķetīte, kas izskatās apmēram, tur 5 centimetru izmērā un kas ir izstrādāta, detalizēta un kas patiesībā var maksāt arī varbūt pat līdz 100 eiro, ja tas izskatās fantastiski un forši. Un pašizmaksa, protams, kad tur ir diezgan maza, līdz ar to tur varētu būt iespējas. Bet, protams, arī jautājums ir, kā jūs par to runāsiet, kā jūs to pasniegsiet auditorijai un vai mums iepatiksies šī te foršā ideja. Tad ir vēl viens segments, ir
karbona neitrālās rozes, tā tad ir ļoti liela tēma vispār griezto puķu segmentā ir ilgtspējība, jo ļoti daudz resursi tiek vispār tērēti, lai audzētu puķas, ļoti daudz enerģijas tiek tērēts, un nevienmēr šī enerģija ir tīrā enerģija, ļoti daudz pasaulē cilvēki patiesībā skatās uz to, lai šīs te preces tiktu ražotas ilgtspējīgā formā un veidā. Es vēl neticu, ka tas varētu strādāt Latvijā, bet patiesībā ir iespējas arī pārdot puķis un komplektēt puķis Latvijā un pārdot tās uz ārzemēm. Ja gadījumā jūs atradīsiet veidu, kā jūs varat saglabāt puķu svaigumu vairāk par 7 dienām. Un ir, protams, tādas iespējas, viņas varbūt ir arī super tādas modernas, kur jūs varat saglabāt puķu svaigumu pat līdz 30 dienām, bet tur ir tad jāskatās un jāskaitās naudiņas, vai tas viss atmaksājās un vai tas viss ļoti forši strādā. Lūk, man liekas, ka galvenā problēma pašlaik Latvijā ir tas, kad ir atverot jebkuru internetu veikalu, tas piedāvājums ir viens un tas pats, un tā arī vienlaicīgi arī galvenā iespēja, kā jūs varat arī diversificēties, kā jūs varat iet uz priekšu. Tad ir patiesībā vēl viens ļoti foršs koncepts, kas Latvijā varētu aiziet, ir kaut kas līdzīgs, kā ir tie saucamie farm subscriptions, kur mēs varam maksāt katru mēnesi kaut kādu fiksētu naudas summiņu, un mums nāk dažādi tur kabači un sezonālie dārzeņi. Un viss tas tiek piegādāts pie durvīm, tas nav nekas neparasts, bet, ja mēs runājam par ziediem, tad, protams, arī ir sezonālie ziedi, un ļoti forši, ka kaut kur ziediem pa vidu ir dilla vai kaut kāds ābeļu zars vai zieds, un latviešu hipsteriem varētu patiesībā diezgan labi patikt šis te virziens. Tas arī patikt virziens tiem, kuriem patīk viss, kas saistīts ar veselīgu uzturu un ar kaut kādu dekoru vai kaut kādu estētiku, kas ir saistīts ar dabu, ar nepieradināto varbūt arī dabu. Un te var būt foršas labas sadarbības arī tieši ar šiem te dārziņu piegādātajiem no mūsu lokālajām fermām, no audzētavām, no mūsu Latvijas radītiem produktiem. Jo vairāk mēs ejam kaut kādā tur Kenijas rožu virzienā, jo vairāk mums arī veidojās otra polaritāte, kur mēs patiesībā vēlēsimies kaut ko lokālu, kaut ko foršu. Man liekas, ka ziediem arī šī tēma varētu būt ļoti, ļoti forša un ļoti svarīga. Vēl viens ļoti tāds svarīgs aspekts, un patiesībā Instagramā var redzēt arī tādu lapu, kas saucās tur zemenes un šokolāde un ziedi. Patiesībā viņiem salīdzinoši daudz sekotāju, skatoties arī salīdzinot ar visus pārējos ziedu Instagramerus, un kaut kādi, man liekas, 7000 apmēram, kas apmēram ir augstākais arī rādītājs starp visiem Instagrameriem ziedu biznesā. Un man liekas, ka tieši, ja mēs ņemam vērā to, kas dāvināšanas segments tieši ļoti strauji attīstās, ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, tad šī te kombinēšana ar dažādiem priekšmetiem, dažādām lietām varētu būt ļoti foršs segments, tikai par to ir jārunā daudz skaļāk. Šī nav vienīgā Instagram lapa, kurā ir šāda te produkcija, ir vēl arī citas, kur piedāvā daudz dažādas tos iepakojumus un veidus, kā to pasniegt, bet mēs varam paskatīties, piemēram, kaut ko, kas izskatās tāds luxury veidīgs, piemēram, šeit tāda mājaslapa Venus Fleur, iconic hat boxes. Viņi ir izdomājuši veidu, kā vienkārši iepakot vai pasniegt šīs te ziedus kaut kādā interesantā un oriģinālā veidā. Arī šeit šis te vāžu princips, ko es esmu jau pieminējis, arī diezgan būtisks šeit labajā pusē. Mēs redzam, ka tas jau viss ir kā viens gatavs tāds ornaments, vai arī mēs izveidojam burtu, burts, kas sastāv arī no rozēm. Tā kā es domāju, no pašizmaksas viedokļa tā vispār nav problēma, tā ir tikai ideju jautājums, kā mēs redzam rozes, visu laiku rozes dažādās formās, dažādos iepakojumos, tas ir tas mehānisms, kā tas iet, un mēs šeit redzam arī vienu mazu mikro rozīti, kas ir iepakota mikro trauciņā, kas arī ir tajā pašā tiny branding, tiny produktu nišā, tiny virzienā. Šī vairāk ir tāda luksus lapa, kā jūs redzat, arī mājaslapa ir vienkārši fantastiski, neviena Latvijā mājaslapa nav tik labi izstrādāta kā šī. Tas arī ir potenciāls tiem cilvēkiem, kas gribētu ienākt arī puķu biznesā Latvijā. Korporatīvie klienti ir milzīgs segments, ar tiem jāstrādā ir pilnīgi savādāk un atsevišķi. Protams, kad ir šie te saucamie subscription modeļi, kuri daudz Latvijas uzņēmējiem jau iet šajā te subscription modelī, bet es pamēģināju, principā es apstājos tajā mirklī, kad man jāpild kaut kādas anketas. E-komercijā neviens negribēs nekādas anketas nekad pildīt. Jums
ir vienkārši jābūt ir smukai subscription pogai, kur no manas kartes katru mēnesi tiks novilkts attiecīgā kaut kāda summa, un man par to nav jārūpējās. Es tikai katru mēnesi saņemšu jaunus ziedus, svaigus ziedus, sezonālos ziedus, vienalga, kā jūs to vēlēsieties darīt. Un tas pats formāts ir ar korporatīviem klientiem. Viņi negrib čakrēties, viņi grib kvalitāti uzreiz, un tam jābūt piegādātam, viss ir aprūpēts, viss ir izdarīts. Tas arī ir viss. Korporatīvie klienti patiesībā ir maksāt spējīgie klienti, jo mūsu galvenais uzdevums ir vidējo čeku palielināt, un ja vidējais čeks jums ir tie 40 līdz 80 eiro, ja tie var būt arī virs 100 eiro par vienu darījumu, tad patiesībā šis ir dzīvotspējīgs uzņēmums, dzīvotspējīgs biznes, un tur viss varētu būt ļoti, ļoti labi. Man ļoti patīk ideja par to saucamo atmiņu pušķi. Tas nozīmē, ka jūs varat iesūtīt kādu senu fotogrāfiju, varbūt jūsu vecmāte vai vecmecmāte kādā kāzu bildē ir ar kādu ziedu pušķi rokās. Jūs atsūtat, kā sacīt, uzņēmējiem šo te pušķi, un mēs sakām, mēs restaurēsim tieši tādu pušķi, kāds tas bija jūsu vecmātei pirms 100 vai 120 gadiem. Kaut kas unikāls, kaut kas foršs, es neesmu redzējis pasaulē, nekādu šādus te piedāvājums, varētu būt ļoti emocionāli, varētu būt ļoti aizkustinoši, no biznesa viedokļa ļoti laba ir šī te personiskās attieksmes detaļa, tā vienmēr strādā uz urā, arī kaut vai ļoti labi strādā visādi tur amuleti ar jūsu fotogrāfijām, kas ir ieprintētas iekšā. Tehniski to visu var atrisināt, tā nav liela problēma, bet vienmēr personalizētās lietas komunikācijā, arī vēstulēs, visur, kur mums ir personalizēts kaut kas, tas vienmēr strādā eņtās reizes labāk nekā kas viss ir, kā sacīt, masu produkts. Tā kā es teiktu, šis varētu būt viens no tādiem nišu foršiem veidiem, kas varētu izšaut patiesībā ļoti labi tieši runājot par ziediem. Ziedi ir brīnišķīga pasaule, mēs daudz par to varam runāt, bet man liekas, ka daudz vērtīgāk būtu mums piezvanīt kādam ekspertam, un es domāju, ka mēs šodien piezvanīsim vienai dāmai, kuru vada Baltijā patiesībā ļoti lielu, patiesībā lielāko vairumtirdzniecības bāzi, ziedu vairumtirdzniecības bāzi, tā ir Ilze Mača. Viņa ir direktori jau vairākus gadus šajā ziedu bāzē, viņa apgrozījums ir ap 14 miljoniem eiro, ja nemaldos, bet to mēs viņai paprasīsim arī paši, tā kā piezvanīsim Ilzei un uzdosim pāris jautājumus vispār par šo industriju un ko viņa domā par jauniem biznesa virzieniem. Jā, Ilze, čau. Nu, mēs esam tagad tiešajā ēterā. Ierakstā, jā. Klau, man tev ir tādi specifiski jautājumi par puķu nozari. Es kaut ko esmu pats papētījis, bet man liekas, ka būtu daudz foršāk paprasīt speciālistam, tāpēc arī es tev piezvanīju. Klau, kā tur īsti saucās, Ziedu bāze vai Ziedu ekspress? Kas tur īsti jūs esat? Mēs esam Ziedu ekspress. Ziedu ekspress, jā. Tu vari nedaudz izstāstīt par uzņēmumu, kuru tu vadi un cik ilgi jau tu tur darbojies, un kāds vispār tas biznesa modelis ir? Jā, Ziedu ekspress kā zīmols Latvijā šogad īstenībā paliks apmēram 20 gadi. Pašā mūsu pamatdarbība ir vairumtirdzniecība. Tirgojam visiem ziedu veikaliem, saloniem. Mazumtirdzniecība visam neliela daļa, kas arī ir uz vietas bāzē, pie mums pieejams arī no veikalu. Bet pamatdarbība, jā, tā ir vairumtirdzniecība, kas ir pa visu Latviju, nedaudz Lietuvu, nedaudz Igauniju. Un jūs pērkat patiešām no biržas Holandē? Lielākā daļa, jā, ir tas, ko mēs iepērkam Holandē caur aukcionu. Ir kaut kas, ko pataisno no audzētājiem. Tad mēs pasūtam, kas ir no Kenijas, Ekvadoras grozes, iepērkam augus, dažus mēs pasūtam arī no citām Eiropas valstīm, bet lielākā daļa viss ir aukcions no Holandas, jā. Jā, jūs bija pārsteigts par to, ka tās patiesībā visas rozes, kuras, man liekas, Latvijas veikalos izrādās ir no Kenijas. Nu jā, liela daļa ir no turienes, jā. Tas viss tiek vests Holandi, tad Holandas aukcions ir un no Holandas aukciona tālāk tirgo, bet tur nav tikai Kenijas, tur jau ir daudz dažādu audzētāji, kas aukcionā piedalās. Tu vari bišķiņ izstāstīt par to aukcionu. Es nebiju dzirdējis par tādu lietu puķu nozarē, es tikai zinu par stock exchange un vērtspapīriem, bet kāds vispār tas princips ir? Tas īstenībā ir pārsteigums ļoti daudziem. Arī tā, ka pie mums atnāk ciemos un ieiet iepirkuma nodaļā un ieraugt tos dažos ekrānus un kā mēs iepērkam ziedus, ļoti daudziem ir pārsteigums. Jo vienam iepirkēju cilvēkam ir 4 ekrāni, uz kuru viņš skatās, un tad konkrētajā ekrānā ir viena
zieda vai auga piedāvājums, kur iet šī cena, un tad ir jātrāp uz labāko cenu, tas vēlamais daudzums. Un ziedus, jā, tas nav tā, ka mēs pasūtām iepriekš, cik mēs gribam, un tad mums viņas atved. Mēs vispirms nopērkam aukcionā pa tām cenām, kādām dabūnam un to daudzumu, kādu dabūnam, un tikai tad mēs sūtam klientiem piedāvājumu un pārdodam. Tur kaut kāds tāds minēšanas un trāpīšanas jautājums. Es redzēju, tur kaut kāds rimbuls tur griežās, un tev vienkārši jātrāpa burtiski ar tādu tā kā pareizo refleksu. Jā, rimbuls ir tas, kur griežās šī cena. Un tad, protams, iepirkēju uzdevums ir trāpīt uz to labāko cenu, bet tas arī ļoti bieži ir par daudzumiem un apjomiem atkarīgs, cik vajag. Un ir bijušas situācijas, kur mēs zinām, ka mums ir jānopērk konkrēts daudzums konkrētiem ziediem, bet viņi vai aukcionā nav pieejami, vai pieņemsim tajā dienā cena ir tik augsta, ka mēs zinām, ka mēs mūsu klientiem nepārdosim par tādu cenu. Un tas viss mainās tajās burtiski pāris stundās agri no rīta, kad tajā aukcionā, un no tā veidojas vispār viss piedāvājums, ka tālāk mūsu vairumtirdzniecības klientiem. Klau, ļoti interesants tas Latvijas tirgus arī vispār, cik tas liels vai mazs, vai vispār to drīkst teikt, un kā tev liekas, cik ir eiro izteiksmē liels tas tirgus? Tikai to kopējo Latvijas tirgu ir ļoti grūti pateikt tā iemeslu pēc, kad ir tādi arī lieli spēlētāji, kā, lielveikali, kuriem ir tikai daļa no produktiem, kur tirgo ziedus, un tā daļa nav zināma, nav viņa izdalīga, līdz ar to tādu precīzi ciparu pateikt, šobrīd nav iespējams. Ir redzami tikai, kas ir ziedu veikali, ziedu bāzes, kas tirgo ziedus, un tos ciparus uzsupā var redzēt, bet tādu visu Latvijas ir tiešām, es tev nepateikšu. Apmēram 50 miljoni? Grūti teikt, bet varētu uz to būt. Skaidrs. Vismaz pēc tavas intonācijas varēja nojaust apmēram kaut kur tur 10 miljoni plus mīnus būs. Zinot, cik ir mums apgrozījums, cik varbūt citām lielākām bāzēm Latvijā, kaut kāds varbūt uz to pusi. Bet diezgan pieklājīgi, es teiktu, vienalga. Tā kā Latvijas tirgus diezgan nopietnas ir. Klau, es iegāju iekšā diezgan daudzās mājaslapās Latvijā. Man izskatījās viss ļoti, ļoti līdzīgs, ļoti vienāds tas piedāvājums. Kāpēc tas tā ir? Viens ir tas, kas ir mājaslapās un kas tiek piedāvāts mazumtirdzniecības klientam, kā galvpatērētājam, un tad ir arī tas, kas vēl ir vairumtirdzniecības. Bet tāpatās tie piedāvājumi diezgan līdzīgi. Tas ir saistīts ar to, ko piedāvā Holanda. Un otrs, ka, protams, ka klients skatās, kas ir tas pieprasījums, jo, ja mēs runājam par mazumtirdzniecību un e-veikalos pieejamie ziedu pušķi vai ziedi, tad zieds ir dzīvs, un arī viņa kvalitāte ir atkarīga no tā, cik ilgi zieds tiek uzturēts, un līdz ar to, protams, kad jo svaigāk viņi ir un lielāka šī aprite, tad tas ir labāk, un turēt lielus stokus un plašu piedāvājumu, tad uzņēmējs savukārt uzņems to risku, kad ir ziedi jānoraksta un jāizmet ārā, jo viņi nestāv ilgi. Tāpēc es pieļauju, ka piedāvājums ir sašaurināts dēļ tā, kāds ir pieprasījums, un tad attiecīgi ir šis piedāvājums veidojās. Skaidrs. Labi. Klau, es dzirdēju, ka ir 3 ziedu automāti Rīgā. Kāda ir tev eksperta viedoklis par šito dzīvotspējīgs pasākums vai nē? Jo Polijā baigi daudz ir šo automātu. Jā, es man sanācu pavisam nesen sarunu arī ar kolēģi saistībā par šiem automātiem. Un es zinu, ka lidostā ir klients, kur saka, ka iet labi un viss tā kā ir kārtībā. Ir klienti, kas ir tiešām pamēģinājuši arī citus automātus un neaiziet. Ir, es zinu, kaut kāds viņam bijušas studijas, kur arī ir bijusi doma pielikt klāt ziedus automātā un nav īsti aizgājis. Es domāju, ka varbūt pie mums Latvijā šie ziedu automāti vēl nav tik daudz un nav tik ļoti aizgājis, jo ir klientiem kaut kāda uzticība konkrētajos veikalos, kur viņi iespējams šos pušķus pērk, un tad viņi zina par kvalitāti, vai arī kur viņi ir taisīti šie pušķi. Es domāju, ka tas ir laika jautājums, jo iespējams tas ir saistīts arī ar cenām, jo šobrīd vispārībā cenas ļoti mainās ziediem, un kā man iepirkēji teica, ja mēs pagājuši gadu, novembrī pārdevām par tādām cenām, mēs šogad iepērkam paši to ziedus. Un tas arī, es domāju, ka ir iespējams pamainīt situāciju. Sakot, cenas turpinās augt, ja tur laikam tā energo tēma ir svarīga, vai ne? Cenas ir ļoti. Mēs paši šobrīd sēžam un domājam, kā būs Valentīna diena un 8. marts, jo tie tādi gadi arī lielākie datumi, jo cenas tiešām ļoti augsts.
salīdzinoši kāds viņas bija gadus apakaļ, tur vispār tā kā kosmosa. Tas tāds, jā, līdz ar to svētkiem arī jau pašā aukcionā vienmēr tie ziedi ir ļoti augstās cenās. Tad, kad es nestrādāju vēl ar ziediem, es vienmēr domāju, kāpēc tie veikali, tik ļoti uzkrūvē tās cenas svētkiem. Strādājot ziedu biznesā, es saprotu, ka tas nav saistīts ar veikalniekiem, bet tas jau ir jau startā no pašiem audzētājiem un Holandas aukcionu. Bet tas ir saistīts ar to, ka tā energo izdevumi ir ļoti augsti vai ar ko? Arī, jā. Arī audzētāji daudz varās iet un nespēja vairs nodrošināt. Ir sortiments samazinājies kopējais vispār. Kas nes lielāko peļņu tavuprāt? Ir te privātais sektors vai uzņēmēji kā klienti? Protams, to prasa, ja tu prasi man, kur mēs pārstāvam vairumtirdzniecību, tad, protams, mums ir vairumtirdzniecība. Ja to prasa ziedu salonam veikalam, tad tie ir mazumnieki droši vien vai arī pasūtījumi. Jā, kā kuram, jā. Bet jūs principā piegādājat lielākai daļai Latvijas mazumtirgotāju? Jā, mēs uz ziedu veikaliem pārstrāpām. Tas arī ir mūsu pamatbiznes, kas sastāda, principā, visu lielāko daļu apgrozījumu. Forši. Klau, kas ir tāds tavuprāt lielākais izaicinājums vai problēma vispār šitajā nozarē? Izaicinājums noteikti ir šī te ātrā aprite, ko mēs iepērkam ziedus 3-4 reizes nedēļā. Un sanāk, ka tas iepirkums, kad viņi ir ātri jāpārdod, jāatved no Holandas un ļoti ātri jāpiegādā klientam. Jo ziedus, mums veiksmīga kravas diena ir tāda, ja mēs esam aukcionā vai arī no audzētājiem iegādājušies ziedus, kurus mēs pēc tam pārdodam klientiem, kamēr mēs pārdodam, viņi jau ir ceļā no Holandas. Un tādā brīdī ātri pieņemam, sapakojam, saliekam un piegādājam klientiem, un ja klienti to pārdod, tad ceļš ir bijis ļoti veiksmīgs. Svarīgi, lai nav atlikumi, jo tad šī kvalitāte ļoti bojājās un ir liela noraksta. Tāpēc tas izaicinājums ir bez iepriekš pasūtījumiem trāpīt un nopirkt cik tirgus prasīs, to visu pārdot, apstrādāt un veikt nākamo iepirkumu, un tas notiek ļoti strauji un ātri. Jo tad tas nozīmē, ja kāds gudrs zinātnieks izdomās veidu, kā saglabāt svaigo ziedu kvalitāti, varbūt vairāk par 7 dienām, tad tas varētu būt baigais revolūcijas pasākums. Ziniet, tās dienas jau, ja tur paskaidrs, pieņemsim drosku, kurš pērk no Kenijas, no tā brīža, ka viņas tiek nogriezta Kenijā, kā viņi tiek sapakota, atvest uz Eiropu, caur Eiropu, to pieņemsim pārdošanas kanāliem vai aukcionu, tad kamēr viņi aiziet līdz Latvijai, pieņemsim atnāk, tur jau ir pagājuši cik dienas, plus viņa vēl tad ir pie mums, mēs aizsūtam uz ziedu veikaliem, un tad viņa vēl nostāv pie klienta mājās, tas, kurš ir nopirkt. Dziedēju, ka tas ceļš šobrīd jau ir ļoti garš tam ziedam, un jā, bet, protams, šobrīd jau tik ļoti daudz attīstās, var jau būt, ka kāds zinātnieks kaut ko tādu izdomās. Es dzirdēju, ka kaut kādas putas esot, ko tur liek iekšā tajās kastēs, un tad tur sākumā laikam tas kādu laiku apakaļ bijis ķīmisks process, un tad tagad mēģina atrast to ilgtspējīgo procesu. Tas ir pareizi vai tas nav pareizi? Par putām es neesmu dzirdējusi, bet vispār tā atslēga, lai noturētu ziedus, viņus iemitina. Un tad ir augstumiekārtas. Arī mums ir leduskapji, kuros mēs šo ziedus turam, un tad veikalnieki viņus tā kā atmodina un liek iekšā vāzēs un ūdenī. Bet tā ir tā iemitināšanas sistēma, ko es zinu par putām, es nepateikšu jau ne. Wow, izklausās tiešām tā kā cilvēku gan arī izvēl kā iemidzina. Jā, un tur bet tas kaut kāds ķimikālisks process, vai ne? Ķīmijas tādā brīdī, es jau nepateikšu precīzi izmanto, vai ne, cik man zināms, kad ne, tā iemitināšana vairāk ir, ka viņi ir tumsā kastē augstumā un viņi netiek turēt ūdenī, jo tik līdz ziedu ieliek ūdenī, viņš atzerās un viņš jau ir tā kā pamodies. Klau, forši, labi, pēdējais jautājums ir, vai tu redzi, ka Latvijas tirgo vēl ir vietas citiem spēlētājiem šajā nozarē? Es domāju, ka vienmēr ir vieta, jo arī mainās paudze, mainās redzējums par to, kā varbūt pasniedz ziedus, vai kāds pušas taisa, vai kā viņi tiek izmantot, pieņemsim. Es domāju, ka vienmēr ir vieta jaunām idejām un veidām, un tāpat arī klienti, viņi jau skatās un meklē kaut ko jaunu. Ir kāds varbūt arī veikalnieks veiksmīgāks, kāds mazāk veiksmīgs. Arī mēs klientos redzam, kā mainās tirgu, pieņemsim, kāds gads nostrādā meitenes pa pārdevējām, pēc tam viņas paši taisa vaļā savus veikalus ar kaut kādām jaunām idejām un mainās jau tāpat.
Jā, forši interesanti. Tad interesanta nozara, kur ir tas ātrums ir ļoti, ļoti svarīgs, tā izskatās, un tev jāpaspēj, kamēr tas zieds vēl ir iemidzis, viss izdarīt, un jā, tas, ko tu teici par to Keniju, kad ir nogriezts Kenijā, ārprāts kāds tas ceļš vēl līdz tajā vāzē ir vienkārši mežonīgi. Interesanti. Ātrums jums galvenais laikam. Jā, ātrums ir tiešām ļoti svarīgs, un tas ātrums ir jābūt ļoti saudzīgi, jo, kā mums arī mēs apmācām mūsu to preču pieņēmējus, komplektētājus un arī šoferus, kad mēs tā arī viņiem stāstam, kā tas ir dzīves zieds un ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tu nedrīkst aizvest klientam, ziedus, kur ir vai nu tur maliņas pēc kastī ziediem, tā kā pieskāršās, viņas ir sadauzītas. Jo tur tālāk arī veikalniekam ļoti grūti ir pārdot klientam, tāpēc tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpat tās arī laikapstākļi. Tas ir vārda dienas un laikapstākļi, tas ir vēl divas lietas, kas ziedu tirdzniecībā īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgi faktori un kas ietekmē visu tirdzniecību. Jo savukārt, tad, kad ir lieli mīnusi, tad arī tā tirdzniecība ļoti mainās. Un ja mēs paskatāmies pa gadiem, pa mēnešiem, mēs pierakstam klāt laikapstākļu, nezinu, cik ir bijis augsts vai karsts, un mēs redzam, kā tas mainās. Un tāpat arī vārdu dienas kalendārā pētam, kurā dienā ir kuras un kāda tā tirdzniecība būs. Bet tas citās valstīs nemaz vārdienas nesvin. Tas nozīmē, ka Latvijā, varbūt arī šajā reģionā, kur vārdienas ir diezgan svarīgas, tas arī nozīmē, ka šis ir ritīgi labs ziedu tirgus. Jā, tas Latvijā īstenībā ziedu kultūra ir ļoti, es teiktu, diezgan augstā līmenī. Arī pabraukā pa Eiropu, tad mēs tiešām esam, gan priekos, gan bēdās mēs pasniedzam ziedus un šī kultūra, jā. Nezinu, kā būs pēc gadiem, kur mainās paudze, varbūt tās, nezinu, kā tiem dāvināšanas paradumiem, bet vēl joprojām es teiktu, ka Latvijā šī ir ļoti augsta kultūra, jā. Super, Ilze. Milzīgs to paldies. Tas būs laikam arī viss šoreiz. Paldies tā, čau. Jā, tā bija Ilze Mača. Ilze Mača ir Ziedu Ekspresa direktora, vadītāja. Ziedu Ekspress ir vairāku miljonu liels uzņēmums, viņiem vairāk miljonu apgrozījums gadā, lielākais Baltijā, vairumtirgotājs ļoti, ļoti iespējams. Mēs šajā podkāstā runājam par ļoti daudz dažādām biznesa idejām, bet šīm idejām nebūs nekāda jēga, ja jūs par tām nerunāsiet. Produkti un pakalpojumi paši par sevi nestāsta. Tas ir jādara jums. Bet kā lai jūs to izdarītu, lai tas neizklausītos kā reklāma? Piemēram, šim podkāstam, kuru mēs pašlaik klausāmies, galvenais uzdevums ir ģenerēt jaunas biznesa idejas Latvijā. Bet vienlaicīgi, tas, ko mēs darām, mēs uzrunājam arī mūsu jaunos klientus, kuri vēlas izveidot savu profesionālo podkāstu. Mums ir dažas epizodes podkāstu laikā, kurās mēs parādām savu kompetenci, mēs analizējam katras nozares iespējas izveidot jaunu komunikācijas kanālu un kas potenciāli varētu uzrunāt arī viņu klientus. Bet podkāsta formāts to dara cilvēcīgi un neuzbāzīgi, un jūs varat patiesībā darīt tieši tāpat ar savu nozari. Cilvēkiem ir apnikušas reklāmas, viņi grib vērtību, viņi grib izklaidi vai pieredzi, un podkāstu garie formāti patiesībā tieši tam ir arī paredzēti. Ieiet tagad mūsu mājaslapā podmedia.lv, tātad podmedia.lv, un jūs tur redzēsiet dažus mūsu darbus. Jūs varat pieteikties arī uz sarunu ar mums, un mēs jums izstāstīsim, kāds varētu izskatīties jūsu podkāsts. Jo visticamāk, jūs taču gribēsiet profesionālu podkāstu, vai ne, kas nozīmē interesants un pielāgots tieši jūsu nozarei. Bet, ja jums tas nav aktuāli, viss kārtībā, tikai nepalaižat garām mūsu nākošos raidījumus, mēs tur dalīsimies ar idejām, kas iespējams varētu mainīt arī jūsu dzīvi. Tāpēc piesakojiet arī šim kanālam tagad. Viss, tagad atpakaļ studijā. Nākošā lielā tēma ir izplatīšana, tātad distribution, un arī tas veids, kā jūs piegādājat šo te preci, var jūs pilnībā atšķirt no jūsu konkurentiem tirgu. Anglijā ir kāds uzņēmums Bloom & Wild, un viņi ir savā ziņā atraduši tādu īpašu veidu, kā piegādāt puķis, un manuprāt, tas arī ir viņu veiksmes viens no apstākļiem. No tādas publiskas informācijas var noprast, ka viņu mēneša apgrozījums ir apmēram 2 miljoni eiro vai sterliņu mārciņas. Es nedaudz vēlāk parādīšu, kā es atradu šo informāciju, bet tas pamatprincips, kas, manuprāt, arī atšķir viņus no visiem pārējiem tirgus spēlētājiem, ir tas veids, ka viņi atraduši, kā iepakot puķes tādā mazā kastītē, kuru ir iespējams
ielikt iekšā tajā vēstulēm paredzētajā atvērumā durvīs. Tas gan ir Anglijā, ja, Latvijā mums, protams, Hruščovkas mājas tādas iespējas nebūs. Kaut vai te video mēs varam redzēt, kā tas apmēram izskatās. Tad distribūcija, ja piegādes veids, tas ir viens no tiem mehānismiem, kā mēs varam atrast jaunu veidu, jaunu diversificēšanas veidu un jaunu nišu, kā mēs varam ieiet iekšā eksistējošā un varbūt pat blīvā tirgu. Jā, šis te konkrētais pirmais mūsu raidījums, meklējot jaunās biznesa idejas, būs varbūt nedaudz vairāk iegremdēties tieši griezto ziedu lauciņā un paskatīties no publiski pieejamās informācijas, kā mēs varam atrast šīs te iespējas iekļūt iekšā šajā te tirgū, bet tieši konkrēti runājot par Rīgu un Latviju. Lūk, mēs varam ieiet iekšā apskatīties arī tādā mājaslapā kā similarweb.com, tā ir bezmaksas mājaslapa, šeit jūs varat apskatīties un iegūt informāciju par jebkuru pasaules lapu, cik daudz apmeklējumi ir šajā lapā, jo no tā mēs varam bieži vien arī tā kā secināt, kādi ir tie biznesa rezultāti. Šeit ir 1,4 miljonu apmeklējumi mēnesī, ja pēdējās 28 dienās. Es pieļauju, ka tur kaut kas ir saistīts arī ar Jaungadu, ar Ziemassvētkiem, tāpēc mēs varam nedaudz paskatīties, kas ir, piemēram, bijis, decembrī droši vien būs kaut kas līdzīgs vēl vairāk, 1,6 miljoni. Tad, protams, kad arī puķu bizness ir diezgan sezonāls, bet ja mēs kaut vai paņemam no iepriekšējā rādītāja, kas ir 1,4 miljoni, mēs paņemam, teiksim, konversija būtu 3% mēnesī, kas ir tāds vidējais rādītājs jebkurai e-komercijai, tad mēs varētu pieļaut, ka 42,000 pirkumi mēnesī ir šim te konkrētam floristikas uzņēmumam. Tas ir milzīgs apjoms, ja mēs vēl ņemam vērā, kad apmēram tādas ziedu pušķi maksā no 40 eiro līdz 80 eiro, mēs paņemsim varbūt pašu pesimistiskāko prognozi, ka tie būtu 40 eiro, tad mums sanāk apmēram 2 miljoni eiro apgrozījums mēnesī. Lūk, šī mājaslapa nav blogs, šī mājaslapa ir tiešām tirzniecības mājaslapa. Mēs varam redzēt, šeit ir bloomandwild.com, kā viņi izskatās, ļoti pieklājīgi, viss ir sataisīts, ļoti forši, viss tiek parādīts, viņi arī koncentrējās vairāk ļoti daudz uz dāvanām, un tas arī ir šiem te konkrētiem griezto ziedu tirgumu ļoti raksturīgs tāds lielums, jo viņi pārsvarā aug un attīstās tieši šajā konkrētajā segmentā. Manis jau pieminētais letterbox variants, tad ir veids, kā cilvēki atraduši iepakot kastītē ziedus, nosūtīt tos ar Royal Mail, tas bija Anglijā. Latvijā tad tā alternatīva varētu būt izmantot mūsu esošos pakumātus, automātus, Omnivas, DPD un tā tālāk, kur mēs arī pilnīgi mierīgi varam kastītēs salikt arī ziedus, un tā ērtība ir sekojoša, kad mums nav jābūt kā, cilvēkiem, kas saņem tos ziedus pie durvīm, mums nav tur jāčakarējās un jāieplāno laiks, kad mums tas piegādātājs atbrauks, mums kaut kur jāparakstās. Tur var bieži vien tās kastītes viss ir pielāgots visādiem caurumiem, tie ziedi var arī uzkavēties 2 vai 3 dienas tajā kastītē, tajā Omnivas pakumātā, tā arī nav nekāda problēma. Tie ziedi, viņi speciāli tiek ielikt iekšā tajā kastītē tādā veidā un tādā formā, tad, kad viņš ņems ārā, viņi plauks un vērsies vaļā. Tas nenozīmē, ka jūs atvērsiet kasti un tur jau būs nobeigušie ziedi. Tas viss ir arī paredzēts. Mūsdienās arī tā ziedu saglabāšanas industrija, tāda svaigu ziedu saglabāšanas industrija diezgan labi attīstījusies, un to ir iespējams izdarīt. Tā vispār nav problēma. Es domāju, ļoti daudz cilvēki labprāt saņemtu kaut ko dzīvu, kaut ko foršu, svaigu un smaržojošu savā Omnivas pakumātā, nekā salīdzinot ar vienkārši kaut kādu parastu preci. Man liekas, ka tas varētu būt tas unikālais pieskāriens, kas varētu labi nostrādāt arī Latvijā. Tās kastes varbūt arī lielākas, jo tie Omnivas pakumātu iespējas arī patiesībā ir 3 dažādi izmēri, un tur vispār nav nekādas problēmas. Es pat teiktu tā, ka jūs, ja šie pakumātu sistēmas attīstās tādā veidā, ka tās ir starptautiskas, jūs varat arī uzreiz automātiski izplasties arī uz tuvākiem tirgiem, Igaunija, Lietuva, varbūt pat arī Polija, un ziedu sūtīšana
patiesībā viss ir kārtībā. Varbūt nevajag sūtīt Ziemassvētkos, kad visi pasti ir uzkārušies un tur mēnesi ir jāgaida, tiešām tie ziedi varbūt arī neizturēs, bet ikdienā 1, 2 vai 3 dienu piegādes tā varētu būt arī pilnīgi normāla lieta. Vēl viena ideja, kā mēs varam diversificēt ziedu pasauli, es aizguvu vienu ideju no zemeņu fermas Latvijā. Ļoti skaists foršs koncepts. Sidgundā ir zemeņu ferma, iesaku jums vasarā tur doties, manuprāt, viņi arī kā tādu apselu izmanto arī putukrējumu pēc tam, kur jūs varat arī iegādāties un uzreiz jau apēst tikko noplūktas svaigas zemenes ar putukrējumu. Tur ļoti forši strādā saimnieki šajā te zemeņu fermā Latvijā, tā kā tur visu forši, un jūs visu ģimeni varat tur doties un vākt zemenes, un līdzīgi alternatīva var būt arī ziediem, kad jūs ar ģimeni varat doties arī šādā te puķu audzētavā, kur jūs, protams, būsiet parūpējušies par visu, lai bērni tur neskraidītu un neizmīdītu visu šīs te puķis, bet tas varbūt arī ļoti foršs, skaists veids, kā jūs varat saplūkt tik, cik jūs vēlaties, un turpatās izejot ārā no šīs te siltumnīcas vai audzētavas. Jums uzreiz ir piedāvājums arī, mums arī ir florists, kurš iemācīs jums pašiem sakārtot ļoti skaistu foršu buķeti. Man liekas, kad ir brīnišķīgs arī laika pavadīšanas veids. Vēl viena ļoti svarīga lieta ir par ziediem no izplatīšanas viedokļa, ir par tiem saucamiem showroomiem. Ja? Tad kas ir showrooms? Showrooms ir telpa, kur mēs parādām to, kas mums ir. Un mūsu ziedu veikali Latvijā un pasaulē izmanto to saucamo brick and mortars variantu, kas ir klasisks veikals, kurā mēs ieejam iekšā, un tad mēs redzam, kā tas viss izskatās. Un šeit ir milzīgas iespējas, kur jūs varat arī parādīt citus veidus, kā jūs eksponējat, kā jūs parādat savus ziedus, kā tas var izskatīties konkrētā attiecīgā vidē, un tas uzreiz kļūst daudz emocionālāk saprotams, un attiecīgi mums ir emocijas iegādāties tieši šādu te kompozīciju. Tad viens veids, kā to darīt, ir sadarboties ar kafejnīcām, restorāniem, hoteļiem, visām tām telpām, kuras būs arī automātiski ieguvējas no tā, ka jūs eksponēsiet kaut kādu vienu sienu ar savu ļoti skaisto puķu dizainu, ar savām puķēm, kuras patiesībā varbūt arī jūs varat sarunāt ar šīm te kafejnīcām vai hoteļiem, kad jūs varat iegādāties turpat uz vietas, bet tajā pat laikā tas ir win-win, kas ir pasākums, viņiem ir estētiska forša, laba siena vai kaut kāds stūrīts, kas ir norezervēts tieši jūsu ziediem, un tajā pat laikā jums ir arī brīnišķīgs showrooms. Un tādā veidā jūs varat arī bez liekām īres maksām par dārgiem veikaliem, jūs varat arī izplasties eksponentiāli un daudz lielāku aptvērumu iegūt un rādīt to, kā izskatās realitātē šie ziedi. Jo, manuprāt, lielākā problēma tajā pat laikā arī ir iespēja rādīt konkrēti, kā ziedi transformē un kā ziedi izmaina vidi, kurā tie atrodās. Un tad mēs uzreiz redzam to, mēs gribam to nokopēt, ielikt savā vidē, savā telpā, un tādā veidā, man liekas, mēs varam uzlabot arī vispār to pārdošanas modeli. Tā kā šis būtu, ja es ietu šajā industrijā, šis būtu pirmais tas mehānisms, kā es darbotos visticamāk bez sava veikala, bez liekiem izdevumiem, vairāk kontaktētos šādā kolaborācijas veidā ar varbūt pat mazumtirdzniecības kaut kādām arī ķēdes veikaliem, kas varētu būt forši. Jo ņemot vērā, mēs runājam šeit par estētiku, šeit ir dizains, estētika, mums ir jāredz, kā tas izskatās, jo daudz cilvēki neprot salikt to tā, ka tas izskatīsies telpā daudz foršāk. Mēs mainam vidi ar tiem ziediem. Tāpat tās kā dizainers atnāk un saka, klau, ja būs šai tāda mēbele, tad tā vidi mainīsies attiecīgi, ja? Kaut kā bišķiņu savādāk. Tas pats ir ar ziediem. Un šī ir milzīga iespēja, tāpēc arī mums ir ļoti daudz darbnīcas par floristiem un par telpas iekārtošanu, bet tas jau ir, manuprāt, ir viens solis pa vēlu. Vajag daudz ātrāk rēģēt un jābūt ir jau konkrētām ekspozīcijām, šiem te showroomiem, kur mēs redzam jau attiecīgi uz kādas sienas krāsas attiecīgais zieds var izskatīties kombinācijā, piemēram, ar kaut kādu tur tepiķu vai servīzi vai ar kaut ko citu. Ja? Tā kā cilvēkiem ir jāparāda, kā tas ir īstenībā, kā tas izskatīsies, un lai viņiem būtu iespēja, ka visi ņem šo te ideju jau gatavu.
Par subscription services mēs jau runājam, par abonēšanas sistēmu mēs runājām Latvijā ieejot šajās te mājaslapās. Es teiktu, ir ļoti, ļoti daudz ko uzlabot šajā te konkrētajā lietā. Un vēl viena lieta pie subscriptions un vispār pirkšanas internetā ir tiešām šie te upseli. It īpaši, ja mēs pērkam dāvanas un ziedu dāvināšana Latvijā kā kultūras sastāvdaļa patiesībā ir ļoti izplatīta un tā ir normāla parādība. Un tad, protams, kad mēs varam upselā pielikt vēl klāt, vai nu tur šokolādi, vai nu kaut kādu tur vēl kaut kādas 7 lietas, kuras mēs tajā dāvanā varam pielikt klāt, un tādā veidā jūs audzējat to jūsu čeku, ja, to čeku, kas var sasniegt arī pat līdz 100 eiro. Nākošā lielā tēma ir ziedu tirzniecības automāti, kas arī ir vēl viens veids, kā mēs varam dažādiskot vispār ziedu tirzniecību kā tādu, un izrādās Latvijā mums jau ir. Mums patiesībā, tagad, ja nemaldos, ir 3 šādi te ziedu tirzniecības automāti Latvijā, un iespējams, ka viņi paši ražo Latvijā šos ziedu automātus, saucās flowway.lv, jūs varat iet iekšā apskatīties. Varbūt arī viņi pērk no ražotājiem, jo pasaulē ir diezgan daudz šādu te ziedu automātu tirgotāji. Un tad Rīgas lidostā viņiem ir savs šāds te ziedu automāts. Man liekas, kaut kur arī pie Spīces bija un kaut kur vēl tur jāapskatās. Lielierbas iela 27. Jā, tas ir pie Spīces un te ir Mārupē vēl pie LV veikala arī ir tāds ziedu automāts. 3 automāti, mums ir Altuma finansējums, kur mēs varam ļoti labi redzēt, biznesa ideju grāns konkursā iedvesmā. Man liekas, ka ļoti forši, kad var arī pieteikties arī par, nofinansēt šādas te idejas. Es esmu tā dzirdējis, nezinu, patieši konkrēti šiem tiem automātiem apmēram no 3 līdz 5 tūkstošiem maksā šāds automāts. Tur būtu, protams, arī ļoti, ļoti skaļi jārunā ir par šiem te automātiem, par to, ka tas jums ir tā vispār tādā ziņā paradumu maiņa, kas vienmēr prasa diezgan nopietnas komunikācijas pasākums no jums, arī no mārketinga pasākums, lai tas vienkārši nepaliek tā, kā tas ir. Iespējams, tas strādās. 24 stundas pieejamības ziediem, tā nav slikta ideja, tā galīgi nav slikta ideja. Tas, kas man personīgi ļoti patīk, kad, piemēram, kad man neviens tur neuzmācās, ir lūdzu, rekur šāds krokusiņš un rekur šāds floksīts, jā, kad es varu pats izvēlēties, redzēt, iegādāties, paņemt un doties tālāk. Ļoti bieži ir tā, kad ir vēlu vakaros, ir vajadzīgi ziedi, un te tā pieejamība varētu būt. Protams, kad ir 3 automāti uz visu Latviju, tas ir nedaudz par maz priekš tāda mēroga un priekš tāda skaļuma un jaudas, bet tas, kas man iepriecināja, ir, kad ir granti un dažādas sistēmas, kuras mēs varam izmantot, lai mēs varam arī daļai nofinansēt šādas te konkrētas idejas. Ja nedaudz pameklē internetā nedaudz vairāk, tad mēs varam redzēt, ka arī Igaunijā ir kaut kas ļoti līdzīgs, ir Flower Wand, Premium Vending, un viņiem patiesībā ir tur sushi automāti arī, kuras līdzīgā veidā viņi uzstāda. Tas ir igauņu variants, bet šeit mēs redzam, ir tāds uzņēmums kā Buket.com, tas atrodas Polijā. Un viņi ražo šādas te puķu automātus. Izskatās, ka tas ir copy-paste tam, ko mēs redzējām igauņu versijā. Te ir 3 dažādas formas, Basic, Light, Meta un Pro, kas ir nedaudz lielāks. Un patiesībā jūs varat iegādāties jau uzreiz šos te automātus un paši uzsākt jau savu biznesa darbību Latvijā vai kaut kur citur. Man vispār patīk idejas par šiem automatizētiem biznesiem. Jā, puķis, kāpēc lai ne? Izskatās, ka tas diezgan labi iet. Mēs varam redzēt, ka visa Polija ir nosēta ar šādiem te puķu automātiem un paskatīties, kas un kā tur izskatās. Jā, Polijā patiesībā ir ļoti daudz šādu te automātu un izskatās, ka viņi arī ir ieklikšķinājuši arī uz Latviju. Buket.mat Flowway LV, skaidrs. Tātad Latvijā Flowways LV nevis paši ražo, bet viņi iegādājās tieši no šī te poļu piegādātāja šos te automātus un man liekas, ka forši, ļoti laba ideja. Jā, tā kā tur viss var notikt. Ja jūs gribat nedaudz dažādiskot savu to vending mašīnu, jūs varat iegādāties no šī te piegādātāja vinsen.com. Te izskatās, manuprāt, bišķiņ pat smukāki tie automāti priekš puķēm un izskatās, ka viņi tur kaut kādā veidā grozās
grozās apkārt. Te ir Arabic language smart fresh flower vending machine. Nu, jā, interesants. Arī rozā krāsā. Ideāli. Ļoti forši. Šis man arī ļoti patīk, ka tev ir jau puķis ir apkārt tajā automatizētajā sistēmā, ka tu esi iekārtojis arī to telpu, kas ir ap šo te automātu. Forši. Tā kā rekur ir, dāmas un kungi, jau gatavi iespēja, rekur jums ir pāris piegādātāji, kas ir gatavi jums jau piegādāt, un rekur jums ir Altums, kas ir gatavs arī finansēt. Man liekas, ka pilnīgi mierīgi šo te pasākumu varētu arī uzsākt. Jā, nu principā par izplatīšanu tas laikam arī varētu būt viss, runāt par automatizētām iekārtām, kas man ļoti pārsteidz nesen arī bija pie kapiem, bija uzstādīta viena šāda te automātiskā iekārta, kas nebija tieši ar puķiem saistīta, bet tur laikam bija sveces un kaut kādas vēl tur kapu atribūti, kas, ja nemaldos, arī pat kaplīts vai kaut kāds tur grābeklīts, kur jūs varat iegādāties šādā te automātā. Man liekas forši. Man liekas, tā ir ļoti, ļoti forši laba ideja. Un tad ir trešā lielā sadaļa, kur vienmēr ir jāskatās ir par iespējām komunikācijā, jo patiesībā nav jēga jūsu produktam vai jūsu distribūcijas sistēmā, ja jūs par to nerunājat, ja jūs nekomunicējat par savu produktu vai savu ideju, un te mēs varam nedaudz pāanalizēt un paskatīties, kas notiek Latvijas teritorijā. Es ieteiktu uzreiz, labi, mēs varam paskatīties, kur ir Ziedu Ekspress, apmēram kā izskatās Instagram komunikācija. Šeit mums ir 5,5 tūkstoši sekotāji, bildes. Ja? Tad mums ir bildes, mums te kaut kādi video arī ir, kur mēs atnākam, noliekam, paņemam vāzi, mēs ieliekam baltus ziedus. Nu, viss klasiski, viss forši, viss ir saprotams, viss ir smuki. Tas ir Ziedu Ekspress. Ko mēs varam vēl apskatīties? Te mums ir Food Bouquet Riga, krievu valodā, te mums ir pārsvarā bildes un attēli, un šis tas gadījums, kur viņi kombinē šos te šokolādes un kaut kāds tur alkoholiskie dzērieni un ziedi, jau gatavas dāvanas. Tā kā, jā, te vairāk ir bildes tajā komunikācijā, te sekotāji 6,7 tūkstoši. Īstenībā Latvijā nav nevienam, kuriem ir pāri pa 10 tūkstošiem sekotāji no Ziedu biznesa. Te mums arī Flowejam ir savs Instagram konts 500 sekotājiem, te viņi ļoti smuki mēģina runāt par šo te tēmu. Tā arī tas būtu jādara, tā kā viss ir pareizi. Bet es jums gribētu parādīt vienu citu piemēru. Studio September, redziet, 1,1 miljons sekotāju, un viņš arī ir florists, viņš vairāk ir tāds dizainers, un, manuprāt, no komunikācijas viedokļa šis ir tās virziens, kā vajadzētu darboties, paskatieties. Viņš vienkārši rāda, kā viņš veido šos te pušķus, un tie pušķi ir tik ekspresionistiski, tik oriģināli, kliedzoši un garšīgi, ka tur nevar nepiesakot, tur nevar tā kā neskatīties līdzi. Un viņam tas princips ir ļoti vienkārši. Redziet, viņam montāža sastāv no kaut kādiem 4-5 kadriem. Mēs redzam procesā, kā viņš veido šos te ļoti skaistos pušķus. Un ik pa laikam kaut kāds oriģināls foršs detaļas viņš pieliek. Dažreiz melonu pieliek, dažreiz arbūzu pieliek klāt, un tās puķu vāzes arī viņam ir ik pa laikam tur mainās. Un es teiktu tā, šis ir tas brīnišķīgais virziens, šeit nav nekādas autortiesības, ja jums ir spējas un spēki kaut ko līdzvērtīgi izdarīt arī Latvijā, tad kāpēc, lai to nedarītu? Šeit nav nekāds teksts nepieciešams, vienkārši rādiet, ko jūs reāli dariet. Šis ir fantastisks veids, kā komunicēt par floristiku, par jūsu tēmu. Ja mēs paskatāmies Latvijā, kas mums ir ar tiem ziediem, mēs ierakstām Googlā ziedi, ir tāds pāris novērojumi, kā mēs redzam, ir daži uzņēmumi, kuri strādā ar sponsorētām reklāmām, tas nozīmē, viņi sadara Google Ads, Funflowers, Interflora un Ziedi Karmena, tas nozīmē, ka viņi parādās pirmajos 3 meklējumos uz šo te atslēgas vārdu ziedi, kas mums tur vēl Ziedi vārdienā, Ziedi Rīga, Ziedi vīrietim, Ziedi dzimšanas dienā, tie mums ir SEO meklētāja atslēgas vārdi. Ziedi vārdienā mums ir Ziedi Karmenā. Vienot sakot, ir uzņēmumi, kas strādā ar Google reklāmām. Bet tad, kad mēs ejam iekšā un konkrētā mājaslapā un paskatāmies tālāk, vai viņi strādā ar Facebook pikseliem, tad nē, tad viņi nestrādā ar Facebook vai Facebook reklāmām. Un kā mēs to varam pārbaudīt, mēs vienkārši varam redzēt pēc Facebook pikseļa esamības vai neesamības. Un tur ir
Viens tāds maz papildinājums, kas mums to norāda, šis konkrētais veikals ir bez Facebook reklāmām, bez Facebook pikseļa, šis konkrētais ir bez, un Liepājas ziedi, apskatīsimies, ir bez. Es tur arī izgāju cauri vairākām Latvijas ziedu mājaslapām, tirgotavām, apmēram 3 no 10 strādā ar Facebook piksels, nozīmē, ka viņi reklamējās arī Facebookā. Tā ir milzīga iespēja. Ja? Tad ja mums ir šāda informācija, ka Latvijas floristu veikali neizmanto Facebook reklāmas, tas nozīmē arī Instagram reklāmas neizmanto. Tā ir milzīga iespēja jebkuram spēlētājam vienkārši paņemt tirgu, godīgi sakot. Ja? Tāpēc, kad Facebooks strādā vēl joprojām, tur viss notiek, Zuckerbergs ir labu darbiņu izdarījis, Latvijā vēl joprojām ir diezgan lēti šīs te reklamēšanas iespējas, Latvijā ļoti labi strādā visa veida kombinācijas, ja tie saucamie bundles piedāvājumi, atlaižu piedāvājumi, tie strādā vienreizēji ļoti labi. Šeit mums ir salīdzinoši zemes konkurences apstākļi no reklamēšanas viedokļa, liekam iekšā budžetus 100 līdz 300 eiro dienā, un jūs redzēsiet uzreiz diezgan labus rezultātus. Lūk. Tas būtu par tādu komunikācijas iespēju. Es teiktu, ka ir diezgan liels iespējas arī uzlabot mājaslapas, ja mēs paskatāmies uz tādām ārzemju mājaslapām, kaut vai Matildas Bloom Box, mēs uzreiz redzam brīnišķīgi forša vide, kurā mēs redzam šo te konkrēto ziedu pušķi, kā tas izskatās, un tas ir tas, par ko es runāju. Ziedi, dizains, arhitektūra, tam visam ir jābūt redzamam esošajā vidē, lai mēs varētu to iegādāties un nopirkt nevis vienkārši elementāri kaut kādās kastēs vai nedod Dievs tur vienkārši kaut kādā Lidl veida variantā, kā tas viss darbojās. Kur mēs parādam arī smuki, kā mēs darbojamies un sadarbojamies ar lokālajiem fermeriem. Tas viss notiek mājaslapā. Pirmā bildītē mēs redzam, kā mums ir, kā aug tas zieds un kā mēs sadarbojamies ar lokālajiem fermeriem. Pēc tam otrā bildīte, kā mēs piegādājam kastītē pie jūsu durvīm. Mēs $7 par to paprasīsim. Un trešais ir, ka mēs esam pievienojuši arī tādu do-it-yourself instrukciju, ka jūs varat arī paši sakārtot arī šo ziedu kompozīciju. Lūk, ļoti vienkārši, bet viss tas ir galvenā bāze ir tas, ka mēs redzam, kā tas izskatās esošajā vidē. Kāpēc Latvijas mājaslapās nav šāda te video versija, kur mēs redzam elementāri, kā mēs iepakojam tās puķis, kā mēs ieliekam to instrukciju, kā mēs saliekam pēc tam pašu mājās to ziedu pušķi, kur mēs redzam brīnišķīgo Matildas Bloom Box, vecā laika retro mašīnīti, kas ir tādā bešīgā krāsā nokrāsot, un kā tas brīnišķīgais bārdainais vīrietis atnes pie jūsu durvīm šo te puķu kasti, un tas viss ir, tā viss ir pieredze, ja? Tas nav tikai un vienīgi produkts galu galā ieeju veikalā, paņemu neķis, nesu mājās sievietē. Ja? Nē, šī visa ir pieredze, kuru mums ir jāparāda mūsu mājaslapā. Un tā ir milzīga iespēja arī no tiem cilvēkiem, kuri gribēs startēt puķu nozarē, un es zinu, ka tādi būs nemazums vien. Vienkārši šie var būt tādi mazie ieteikumi un parametri, kādā virzienā domāt. Šo mājaslapu mēs jau jums paskatījāmies, tas vairāk ir tāds luxury stils, bet puķis ir luxury, ja? Tas ir luxury pieredze. Tā tam arī būtu jābūt. Vēl viens novērojums, nav neviens podcasts. Latvijā nav neviens podcasts par ziediem. Pasaulē, protams, ka tā vairs nav nekāda tāda īpaša lieta, diezgan daudz ir podkāsti par ziediem, un tā ir milzīga iespēja jebkuram arī esošajiem ziedu vai floristikas pakalpojumu sniedzējiem sākt komunicēt brīvā foršā veidā par savu biznesu, par domāšanas veidu, par emocijām, kuras jūs radat. Ja man būtu jāizveido tagad šāds te floristikas uzņēmums un jāsāk tirgot Latvijā, un man būtu jāizveido komunikācijas kanāli, pirmais, ko es darītu, būtu podcasts. Podkāsta formāts nebūtu stāstīt par vienkārši kādi tagad mums ir ziedi un kādi smuki ziedi un cik tur maksā. Es drīzāk stāstītu, teiksim, ja būtu 5 raidījumi tāda sezona, tad 3 no šiem 5 raidījumiem būtu par to, kā mēs atnākam uz ļoti konkrētu telpu vai vidi, aprakstam, kāda tā vidi izskatās,
Mēs iespējams esam divatā, lai mums būtu dialogu formāts ar šo te konkrēto cilvēku. Mēs tur runājam, piemēram, par to, ka tur ir maz gaismas, ka tur tādā un tādā bēšīgā tonī ir sienas, ir kaut kādas mēbeles, ir galdi, un mums vajag šo te telpu pārveidot par kaut ko dzīvu, mājīgu un ļoti foršu. Ja? Un tad mēs analizējam, turpat podkāstā mēs dzirdam jūsu profesionālo domāšanas veidu, kā jūs sakat, nē, mums nederēs tur sukulenti, mums tur nederēs eksotiskais, es vairāk sliektos uz sausajiem ziediem, vai es vairāk sliektos tieši uz kaut kādu minimalistisko akcentu šajā te konkrētajā stūrī, mēs paskaidrojam, kāpēc, tur ir izveidojās dialogs ar jūsu partneri, un mums ir visiem viens kopīgs uzdevums podkāsta laikā atrisināt šo te rēbusu, šo te uzdevumu, pārveidot, transformēt attiecīgo telpu, lai viņi būtu dzīvīgi un forši. Un tad mēs ķeramies pie darba, mēs redzam un runājam vienlaicīgi, kādus ziedus mēs kombinējam, kāpēc mēs viņus tā kombinējam, un tad podkāsta beigās mums ir šis te pieredzes rezultāts. Šo podkāstu var realizēt dažādos veidos, mēs varam arī video versijā, mēs varam rādīt, kā tas viss izskatās, bet mēs varam arī runāt par to. Mums nav obligāti vienmēr vizuāli viss jāfilmē un jārāda. Tas ir tāds mīts, tas tāds priekšstats, ka mums viss ir jārāda. Jūsu skatītāji, klausītāji iztēle vienmēr ir daudz dzīvāka un daudz efektīvāka nekā jebkas cits, un teātra pasaulē arī ir tāds likums, vienkārši neapzod savu skatītāju, nerādi viņam visu priekšā. Un arī podkāsts pēc būtības arī ir tāda audio formāts, kas balstās tādā klausīšanas režīmā, un podkāstu klausītāji pārsvarā ir tie, kas vai veic mājas darbus, vai brauc mašīnā, vai trenējās, un viņi patiesībā ļoti labprāt klausās un dzird, kā tas viss process notiek. Un tas varētu būt brīnišķīgs veids, kā jūs dalāties ar emocijām, ar šo te procesu, kā jūs pārveidojat telpas un vides pateicoties ziediem. Tad 3 no 5 raidījumiem būtu pa 3 dažādām telpām, kuras jūs pārveidojat, kur laikā mēs arī saprotam, ka jūs esat kompetenti cilvēki, jūs esat profesionāļi un eksperti šajā te nozarē. Un 2 raidījumi būtu, piemēram, arī tāds. Viens raidījums būtu jautājumu atbilžu formāts, tāds spēlīgā veidā, kur jūs vienkārši atbildat uz kaut kādām situācijām vai komentēt kaut kādas situācijas. Un otrs raidījums varētu būt tīra veida komentārs, kur mēs rādam bildes, kur mēs rādam kaut kādus video materiālus no telpām, no kaut kādiem floristikas darbiem, un šis te eksperts vienkārši komentē tas, ko mēs redzam. Šis ir ļoti labi ejošs, teiksim, tāds formāts, un tādā veidā mēs izveidojam, pagaidām es tagad izstāstīju jums 5 raidījumu sekvenci, kā runāt par puķēm, kā komunicēt par šo te pasākumu, bet tikpat labi tas var būt arī 10, 20, 30 raidījumu pasākums, un ticiet man, ja Latvijā nav neviens šāds te podcasts par ziediem, jūs iegūsiet ļoti labu atpazīstamību un ļoti daudz jaunus klientus, tikai elementāri sākot strādāt šajā te komunikācijas kanālā. Nu, lūk, tas pagaidām ir viss par puķu nozari, ļoti interesanta, ļoti daudz iespējas Latvijā sākt startēt šajā te nozarē. Ja jums patīk ziedi, ņemat kādu no šīm te idejām, noteikti ierakstiet komentārā arī kādu savu ideju, kur jūs redzat iespējas Latvijas griezto ziedu tirgu iespraukties iekšā vai kaut nedaudz daudzveidiskot šo te veidu, kā iekļūt iekšā. Vai arī, ja jūs paši jau darbojaties šajā te ziedu nozarē, jūs varat pakomentēt šīs te idejas, kuras šodien jums esmu līdz uz galdu. Lūk, dāmas un kungi, piesakojiet noteikti šim kanālam, mēs nākošos raidījumos iesim citās tēmās, citās industrijās un skatīsimies un meklēsim jaunus veidus, kā mēs varam Latvijā attīstīt jaunu uzņēmējdarbības veidu vai formas, un šodien jūs esat dzirdējuši vairākas idejas, kuras ir gatavas ņemšanai un kuras gatavas realizēšanai, jums vajag tikai apņēmību, gribu un sāk startēt šajā te nozarē. Uz nākošai reizē.